Labdien! Labdien! Pasts! Es atradu zeltiņu pastu. Viņi gandrīz vienīgie, kas pasūta tik daudz avīzes un žurnālus. Paldies, paldies! Kā tad jūs ko? Nu, pasniedz aizgāja pensijā un es pieteicos. Var teikt, ka man ir izdevīgi pie reizes arī savām kundēm aizved tomātiņus un gurķīšus. Jūs nevēlēties kādu tomātiņu? Nē, paldies, ne. Jūs, laikam, tomēr esat uz mani apvainojusies. Nē, nu ko jūs? Nu, muļķīgi jau sanāca. Vispirms jūs man noturējāt par zagli, pēc tam es jūs visus trīs. Nē, nu, zeltiņiem man pa telefonu, ja tā var teikt, nodevu šo te instrukciju, ko lai es daru. Mēs arī vēsā angļu mierā tad to visu darījām. Un man neienāca prātā, ka viņi nav jūs pabrīdinājusi, lai mēs savācam viņas vērtslietas un noliekam tās bankas seifā. Piedodiet, es tomēr drusku steidzos. Man veikalnieks apsolīja nolikt gaļiņu tieši uz 2:00. Gastons? Jā. Tādu labu gabaliņu. Es gribu uztaisīt pēc savas receptes fileju. Jogurta marinādē dikti garšīgi sanāk. Un pēc tam varbūt uzaicināt Gastonu pie sevis ciemos nodegustēt. Uzaicināt pie sevis ciemos? Pie sevis? Kāpēc tā ne? Es taču jūs vakar brīdināju, ka viņš ir vietējais Don Juans. Viņš nelaiž garām nevienus bruņčus. Un vienalga, vai tie ir precēti vai neprecēti. Nu, man tiešām jāiet. Man ir pilnīgi vienalga, mīļā. Kāds viņš ir cilvēks. Es taču te galu galā nenācu brūdgānus meklēt. Man tāpat ienāca prātā, lai nav vienā jāsēž, lai ir ar ko papļāpāt. Labi, visu labu citreiz papļāpāsim. Papļāpāt. Labdien! Vai, labdien! Iepērkaties? Jā, es gribu pagatavot cūkas fileju ietīt vītinātā gaļiņā. Ciemiņus gaidāt? Nē, nu varbūt, nezinu. Bērni atbrauks. Mamma teica, ka jums ir meita un dēls. Nē, bērni, nē, bet Gastons no gaļas stenda, viņš man tā kā apsolījās nolikt gaļiņu, un tad es padomāju vienai ēst jau negaršo lāgu. Nu, tiešām, jā. Jā. Tā, paga, man laikam viss ir. Man tikko jāizčukina pie Gastona pēc gaļiņas. Jā. Bet Gastons šodien nestrādā. Kā nestrādā? Viņš tā kā apsolīja man uz 2 nolikt gaļu. Nē, Gastons svētdienās vienmēr ņem brīvu. Bet kā tad tā viņš? Nu, ko tu ar to vadu izdarīji? Tad Nītēne jau es iedevu čakam, tas nolic urmašīnas grīdas un es sācu strādāt ar ēvē mašīnu. Nu, tad tu redz, ko viņš ir saievēlējis. Jā, tā jau ir savus instrumentus nevienam nevar dot. Ne draugam, ne radam, ne kaimiņam, nevienam. Nē, nu sabat, negribās jau te mūžīgi sēdēt tā kā tādam suņam uz sienu kaudzes. Tu vēl esi kaut ko izdarīt? Nu, stundas laikā būs gatavs, bet ne šodien. Šodien svētdiena. Oi, nē, skaidrs, vai iet prom, tas svētlieta. Jā, paklau, tu vari atnākt vēlāk uz pusdienām. Tāds teica, kaut ko garšīgu uztaisīs. Nē, es tagad varbūt, ka varētu ātri uz vienu aliņu parakstīties vēl vienīgi. Alus nav. Tu jau zini, man te liels krājums neļauj turēt. Nu, zinu. Davai, ok, tad līdz rītiņam. Tev kā pie svētdienas nav neviens randiņš šodien, ko? Tu zini? Ej, novieni? Ar ko? Pēcpusdienā. Tu zini, man iepildījis pēkšņi veikalā bija tāda pilsētniece kaut kāda. Nu. Hopļā viens. Kas ir?
Aizmirsu, kā bija vārds? Mums telefonai nerakstīja. Pagaid, mani blociņā. Jā? Blociņā. Opā! Jau, klausies, tu jau drīz vajadzēs lielāku, jaunu. Vienīgai tā, ka blociņš būs pilns, tad mēs ar tā bābiešiem metīsim mieru. Skatos, ka tev kompānija uzvaradusies. Mīļa, nu ko tu mūžīgi uz to notiņu var kliegt? Itek svētdienas diena, nu? Jā, Dievi. svētdien. Kam svētdien, kam jāstrādā? Man vēl otra kastra tomātiem jāiznesa. Man vēl jānolasa. Gastons atnēs urbi salabot, nu kādu pusdienu man būs jāņems. Atkal pa piecīt? Nu, vai divi, mēs taču tikpat kā viena ģimene, mīļa. Nu, ko tu runā? Tu jebkurā laikā varētu nākt pie manis dzīvot. Tu tak zini. Man jau 3 tādi liekēži ir bijuši. Man pilnīgi pietiek ar manu mīļo jauko Zigīti. Nu labi. Tā, mīļa, tā. Viss man ir jāved sunīt staigāt. Es nekā nevaru darīt. Es neredzu to piecīti. Nu, kas tas ir? Man tagad uz priekšu būs jāmaksā. Kā tu domā? Tikai tā. Stop, paldies. Nu, labi. Tad līdz rītiņam. Jā. Paklaut, tas piecīts? Pārtikas budžetā. Nu, ko tad? Vienai jau man nav jēgas sev visu šito gatavot. Jāliek viss atpakaļ. Klau, Zenta, varbūt, ka tomēr nevajag. Es varētu savam Zigītim pagatavot jūsu filēju. Nu, jā, tas jau nemaz tik vienkārši nav. Nu, varbūt, ka jūs man varētu iedot recepti. Nu, Es sen neesmu viņu lutinājusi. nu labi. Vispirms gaļa jāizmarinē jogurtā. Met. Tad jāapgrillē, jāietina vīdinātā gaļiņā un cepuši krāsni iekšā. Ai, man tak ir recepte, es jums tūlīt iedošu. Lūdzu. Paldies. Kā tad mēs tad... Mainīsimies ratiņiem, tā būs vienkārši. Jā, nu kā viņš mani šitā te? Nu, nevajag satraukties. Gastons tāds ir vārstās saviem solījumiem, te pa labi, te pa kreisi. Nu jā, jūsu vīrs gan tāds punktuāls un kārtīgs. Nu, par savu Zigīti es varu teikt tikai to labāko. Ideāls vīrs. Kaut katrai tāds būtu. Visiem jau tāda laime nespīd. Tieši tā. Un galvenais, ka pa kreisi neskatās. Labi, gatavojiet. Ja kas nav skaidrs, tad piezvaniet. Jā. Mans numurs tak jums ir. Jā, paldies. Labi, lai Visu veicas. labu. Labu Kā mums apetīti. paveicās, ja? Nu, vispār jau to piecīti Gastons deva man. Nu, kāda starpība? Viss nav tāpat aiziet mājai un biznesam. Nu, varēja vismaz cīgām atstāt. Piezvan Dacei, viņi ir veikalā, viņi tev atvedīs. Viņi jau stundām iepērkas. Nu, ļoti labi. Izsmēķies kādu cigareti mazāk. Tu esi vispār parēķinājis, cik naudu tu vispār tā vienkārši izkopini gaisā. Tev jau to vajadzētu zināt, tu jau mums esi tā kasiere. Nu, ja, kādam ir jābūt. Tā, tu tagad sataisi urbmašīnu, es tikmēr aiziešu pēc tomātiem, un tad laidīšu otru riņķi pie kundēm. Labdien! Labdien. Veikala redzu, ja? Nu, veikala gan. Tikai es tur neatradu to solīto fileiņu. Tas šodien. Nu, kā tad? Vakar tak mēs runājām, ka rīt. Nu, gan iznākuši šmocies. Es nemaz nezināju, ka šodien svētdien. Tā ka neuztraucieties tik ļoti. Es te vēl būšu veselu mēnesi. Tas ir jūsējais? Manējā. Muļķis, man taču uzreiz pēc bantītes vajadzēs apustīt. Jā. Dikti mīlīgi izskatās, dikti mīlīgi. Mīļumiņš. Un ir ar mani jau viņi, teiksim, ar visiem ciltstrakstiem. Mums ir kaut kāda papīra 7 paudzēs, tā kā nekādi joki. Jā. Tā, un kā tas sauc? Mana bučiņa. Bučiņa. To gan ne tā prātīgi, tā uzreiz pirkstus nevajag likt. Viņi man ir ar raksturu. Kaut gan ne, pret jums ir kaut kādas simpātijas, redz, nemaz nereji. Nemaz sēž mierīgi. Nu, varbūt ienāksiet uz mirklīt, es pacienāšu ar kafiju. Tu varbūt tiešām nākošais es neatteikšu, bet mums patreiz tieši ir ar bučiņu pastaigu laiks. Jā? Jā. Varbūt es iziešu arī ar savējo. Jums arī ir suns? Jā.
Tas ir labi. Uz kuru pusi jūs iesiet staigāt? Es tieši tipatās pa to taciņu uz mežu, un tā kā pilnīgi droši. Un es drīkstēšu pievienoties. Ko tam taču nav jāprasa atļauj. Es jums parādīšu visas labākās tur pastaigu vietas. Labi. Es tikai ātri nolikšu produktus un būšu klāt. Es ceru, ka es jūs atradīšu. Iekšā! Vai cik labi, ka mēs vakar iepazīstinājām. Kājas! Man ir viena tāda dikti liela vajadzība. Nu, sakiet, kas uz sirds, varbūt, ka var palīdzēt. Man vajag suni. Uz 1 stundu. Īstu? Protams, ka īstu. Priekš kam? Es gribu nofotografēties ar to suni pie savas mājas vārtiem, pēc tam aizsūtīt bērniem. Man liekas, ka tā būs interesantāk. Un kāda šķirni? Man vienalga. Vismaz liels vai mazs? Kā tik suns? Labi, ir varianti, bet, diez vai kāds tā pavēlti savu suni tā uzticēs. Un cik tā liela varētu būt tā stundas taksa? Es domāju, ka bez 5 jau neviens runāt nesāks. Ai, te būs, lūdzu. Lūdzu. Kā tūlīt? Ja man tas suns nav 20 minūšu laikā, man nevajag. Labi, pasēdiet tepat. Tūlīt. Es gaidīšu. Saimniek! Ir kāds mājā? Halo! Suni! Suni! Duksi! Suni! Suni! Aha! Čau! Ai, Dacīt, čau! Kur tas Zigis? Man vajadzēja vienu tādu interesantu lietiņu izdarīt, un viņš atsaucīgi uzņēmās. Jā, tāds viņš man ir. Par sevi aizmirst, par citiem gan atcerās. Jā, atmiņu jau gan viņam vajag labu. Kāpēc gan nevar atrast? Tu redz, man par Gastonu stāstīja, kāds viņš esot meitu ģēģers, uz katra pirksta pa 10 sievietēm. Bet tāds viņš zenta ir. Bet ko tad, lai saka par tavu vīru? Kādā ziņā? Šitais ir viņa blociņš. Nezinu. Neesmu viņam tādu redzējusi. Dacīt, mīļā, kā viņš tevi tina pirkstu? Viņš tā kā ir maskējies nelietas. Ne jau Zigis, kāpēc? Paskaties pati, viņš aizgāja un šito te aizmirsa uz galda. Pilns ar sieviešu vārdiem. Telefoni, kur satiks? Tā ne jau Zigim. Lai neaizmirstu, paskaties pati, varbūt kādu savu paziņu atradīs. Ko tu te izdomā? Nāc. Nāc šurpu. Dārgo gaļu dabūji vītināto. Nāc, taču sūdus. Nāc šurpu. Tikai nerei, pamēģini tik vienu. Nedabūs vairāk gaļu. Valentīna, Vera, Zilgma, Zita. Ārprāts. Es tik nesaprotu, kā es varēju neredzēt. Bet tas tak nav nekāds brīnums, Dacīt, mīļā. Tu tak visu mūžu var nodzīvot blakus cilvēkam, un tā arī viņu neiepazīt. Es tikai nesaprotu, pa kuru laiku tā viņš ar viņām visām iepazīst. Kā zini, pa kuru laiku vienai mauriņš jāpļauj, otrai jāsaremontē kaut kādu ūdens sūkņu vēl, viņš tak... Tak tas nav nekāds brīnums, tad jau viss ir skaidrs. Mudīte. Kas? Mana labākā draudzene. Varbūt tā ir cita Mudīte. Nē, tā ir viņa. Es zinu viņas numuru. Tad pa vienu draudzeni mazāk, viss. Tā, sunīts ir klāt.
piesēju pagalmā. Tikai turieties pavadiņu, savādāk aizmukst apakaļ uz mājām. Un cik ilgu laiku es viņu drīkst paturēt? Mēs tā konkrēti neko nesurunājam. Nu, kad atvedīsiet, tad atvedīsiet. Labi, es skrienu. Dacīt, mīļā. Nu, turies. Lai tev izdodas tā gaļiņa pēc manas receptes. Vai! Klausies, kaut kāda jocīgā. Tu esi kādreiz dzirdējusi, ka kāds suni aizņemās un vēl iedeva man piecīti. Nu, kas tur ar to recepti? Nenāc man klāt. Tu dusmojies, ka es viņai to suni, jā? Tu stulpsies? Tu esi nikni, ka es viņu atstāju mājā vienu un nav viņa zāgla. Zigi, neizliecies. Kas tas ir? Es nezinu. Tas ir tavs? Ne, tas ir blociņš. Nu, Gastonam tāds bija, nu. Tu guli ar mudīti? Ko? Ar tavu draudzeni? Man draudzene, tu zini, kas viņa ir. Tu guli ar viņu? Nu, netaču, nu, ko tu trakais? Cik tev ir mīļāko ko? Ko? Tu guli ar mudīti. Ar Ingu arī tu varbūt guli. Ar Māju tu guli. Cik tev ir mīļāko? Gaston! Nenāciet klāt! Jūsu briesmas ņems un manu bučiņu saplosīs te. Tā neuztraucieties, mans baro ir ļoti labi audzināts, ļoti Tā, labi. man jau pietiek, ka viņš tā ir. Pasties, nu, divreiz lielāks nekā bučīti. Bučīti ir mierīgi, viss ir kārtībā, tu esi drošībā. Pasties, kā tā barā? Ko tu tā vispār nav kucīte vai? Jā, kucīte, barīte. Barra. Nu, Pasties, ko dūšīgi, pasties, kā grauž, Nu, vai nav jaukumiņš, ko? Jaukumiņš mans. Nu, jā, parasti jau suņi atsitās savos saimniekos. Vai tā jau ir? Vai kāds jaukumiņš? Mīmiņ, daram tā. Ziniet, ko es jums, jūs varētu atstāt savu telefonu numuru, jo man te kaut kā neērti. Es jūtos drusciņi jūsu parādnieks. Solīju atstāt gaļiņu un kaut kā nesanāca. Es jums varētu piezvanīt, kad atnāk kaut kāda tāda, fēnāka precīzi, pareizi? Nē, nu tas gan būtu jauki. Jā. Es pierakstīšu. Es tūlīt. Vēl sarārā. Kas ir? Kaut kas pazudis? Jā, es ceru, ka nē. Pagaid, nevar būt. Kur tad es pēdējo reizi? Nu, tas ir gan stulbi, ne? Kā tu tā vari? Vakar tu runā par bērnu. Es gribu šķirties. Tu pirms cepties noskaidro, vai tas ir mans blociņš vai nav. Bet cik tas ir tavs rokraksts? Nav. Esi veids atzīsties. Tas ir Gastona blociņš, piezvan viņam paprasti. Jā, kā tad jūs taču babņiki viens otram pakaļu glābjat? Kā tad jau? Tieši Gastons zvana. Varbūt ieslēgt skaidrunu. Ko? Jā, protams, jums taču ir tie savi Nav mums slepenie nekādas signāli. Nu, ieslēgt? Ieslēdz, jā. Labi. Nu, sveiks. Čau, vecais. Es gadījumā pie tevis neatstāju savu blociņu. Jā, uz galda aizmirsi. Tur man visa dzīve. Nu? Es to blociņu pazaudēju. Vecei, tagad no tevis pienākas. Tikai to blociņu lūdzu patur pie sevis. Es negribu, ka Dēnvīte sāk tur kaut ko pētīt. Neliktīs man nākamreiz pārsliekst. To tu varēji arī neteikt. Labi, paldies, vecais. Es to mīlu. Es zinu. Es tev varu pusdienas pagatavot. Man dzēnti iedeva brīnišķīgu recepti. Nebūs nekas veģetārs? Nē, karbonāda jogurta mērķē. Nomizās kartupeļus. Jā. Vai, es jums iedošu savu telefonu. Man jau ir arī vizītkartes, bet šodien nepaņēmās līdzi. Es tā nezināju, ka man būs tāda vajadzība. Un jūs pie viena varētu man iedot arī savējo. Jā, paldies. Nē, darīsim tā, es jums piezvanīšu, un tad jau automātiski... Paldies. Un automātiski parādās tas mans numuriņš. Lai tikai nepiemāniet, ja? Nē. Tiešām nav tā manā dabā mānīties. Tas gan tiesa. Labi, paldies jums. Jā. Jūs uz kuru pusi? Es ar jums kopā. Es jau te neko nezinu, un jūs man solījāt parādīt labākās pastaigu vietas. Nu jā. Bērni jums ir? Man ir dēls, meita. Un lieli jau? Katram jau savu dzīvi, tā teikt, jau
Nu, tad manējie barīte, nu nāc šut, tad manējie gan ir mazāki, viņi vēl skolā iet. Nu jā. Nu jā, es redzētu, kaut kā āgri apprecējos, jā. Nu, kaut kā padarījos. Es gan ilgi nevarēju izvēlēties, nu nāc šurp. Nu, droši vien jau, kad daudzi patika, vai ne? Ne taču, es daudziem patiku. Nu jā. Es jau jaunībā biju vēl smukāk. Tā tas varētu būt gan, jā. Tā tas varētu būt gan. Padomā, redz, kā viņš man kiekoš. Nu jā, daudz patika. Nu jā, es jau varu zināt, jaunībā druskuļi, kā teikt, biju nedaudz, tā teikt, tie liekie kilogrami bija druskuļi mazāk. Vai, ko jūs uztraucaties? Man tik tie skaliņi man nekad nav patikuši. Nu jā, labi. Padomā, kāds tas Gastons Babiņiks. Man šķiet, ka tu viņam vispār esi vienīgais draugs. Nu, nepārspīlē. Labi, tais marinādi. Jogurtu, medu, sāli, piparus un būs tūlīt arī. Palasi viņa blociņu, palasi. Nu, tā tik vēl trūka, viņš sāk pierakstīt večus, ar kuriem ir Bet viņš iepazīstināts. taču izmanto tās sievietes. Nu, nevajag jau pašām tā ļauties. Tu viņu aizstāvi? Ne. Nu, Viņa aizstāvi? Cik to medu? Teikroti. Pēc tam ieliksim gaļiņu, 4 stundas paturēsim, ievīstīsim vītinātajā gaļā, un tad tu redzēsi, kādu gardumu es tev pagatavošu. Re, esam tā teikt atkal civilizācijā atpakaļ. Oi, pagaidiet, man zvana, man jāatbild. Jā, nu, nekad nav miera. Tā, jā. Nu, noteikti to gaļiņu apcepiet, noteikti. Uz pannas, jā, tā, lai metas brūnumiņš. Nu, citādi tak nebūs garša. Jā, un ja kas, tad zvaniet droši, jā. Nē. Es nesaprotu tās sievietes, kas nemāk ēst gatavot. Nu, kas, ko nepagatavot filējiņu vītinātā gaļā? Jā, nu, ikdienā jau tādas lietas netaisa. Es nezinu, kā tās citas, bet es gan taisu. Man vienalga vai svētdiena, vai svētku diena, vai ikdiena. Tā jau gadien. Nu, labi, nu, tad paldies, kā teikt, jums uz to pusi, man uz šitā. Vai uzgaidiet? Kā teikt, jā. Jūs to savu bučiņu gan laikam suņu skolā sūtījāt. Nē, priekš kā, nu, viņai jau nav, tā teikt, nekāda māja jāsargā. Jā, es savēju arī pati visādām lietām izmācīju. Visu, ko prot. Nu, ko tad viņa dara? Viņa māka, kad aizmet koku, atnest atpakaļ un tad vēl ķepumāk padot. Aha, to jau gan viss suņi. Vienīgi uz velosipēdu jāmāc braukt, vai ne? Pastaigā? Jā. Pastaigājamies, jā. Zentiņ, no kurienes tev šis suns? Es vakar aizbraucu pakaļ. Man žēl palika visu laiku pilsētā istabā, un te taču pavisam citi plašumi, kur izskrieties, cits gaiss. Nu, jā. Starp citu, jūsu meita gatavo ēst pēc manas receptes. Jā, tikko zvanīja, viņai laikam ļoti grūti iet. Tad jau būs jābrauc palīgā. Jā, kā es atceros, ka tu man izvārīji to jērgaļas zupiņu. Gastoniņ, tas bija sen, un tā nebija taisnība. O, kas par zvāru? Es ar milzīgu zvāru. Laimīgi. Kādi te plašumi? Nu, kāds te ir gaiss, pavisam cita lieta nekā pilsētā. Ir. Izskatās baigi labi. Garšos arī brīnišķīgi. Nu, tad es lieku šķīrus. Vēl nē, mamma jāpagaida. Kur jāpagaida? Kamēr mēs gaidīsim tavu mammu, viss atzisīs. Nē, nu kāds es piezvanīšu, ja nu viņi tūlīt nāk. Vispār tu tās pusdienas man gatavoju. Labi, beidzis, noskaidrošu tikai. Ak, mani mīļa, Jā. cik labi smaržo. O, nu tad, kas te nūdist pludmali vai? Nē, es vispār kaut ko nesaprotu. Es nesaprotu, kas tam Gastonam par pievilkšanās spēku. Iedomājieties, tā Zenti ieradās tikai vakar, šodien viņi abi divi jau pastaigājās ar abiem suņiem. No kurienes Zentai tas sunis? Nu kā, es viņai sagādāju? Kā tas ir, tu sagādāji? Es taču teicu, Zentai iepaticies Gastons. Nu kā, viņa man pabursīja, vai es varu sagādāt sunis, viņai sagādāju suni. No kā tu viņai sagādāji suni? Kur tu viņu dabūji? Nu kāda starpība es aizņēmos? No kā tu aizņēmies suni? Tu
Tu viņu nozagi? Nu, nepaturēs taču viņu uz visiem laikiem to suni. Nu, tad liekas mierā. No kā tu nozagi suni? Es nenozagu, es aizņemos no Jaiceva. Nu, klausieties, Jaicevs, viņš strādā policijā. Nu, un tad? Šausmas! Policistam nozagt suni. Tu domā, ko tu dari? Nes atpakaļ. Nē. Atpakaļ nes nedrīkst. Mēs izliekamies, ka mēs neko nezinām. Atpakaļ nes nedrīkst. Nu, pagaid, nu tad nest vai nenest? Nu tad, kā teikt, paldies. Pagaidiet, kundze, pagaidiet. No kurienes jums tā suns? Ai, tā ir mana kucīte, Barīte. Tā nav nekāda barīte, tā ir ronda. Pagaidiet, bet kāpēc jūs sakat, ka tā ir ronda, ja tā ir Tāpēc, Barīte? ka es esmu viņas saimnieks. Nē, tā ir mana Barīte. Apskatiet uz kakla sīksnes, uz tās ir iegravēts mans telefona numurs. Bet kāpēc tad jūs teicāt, ka tas ir jūsu suns? Tagad lūdzu, visi iesim uz policijas iestarpni un tur visu noskaidrosim. Man ar to nav nekāda sakara. Es mierīgi ar savu sunīti pastaigājos, es šo sievieti vispār redzu. Otro reizi mūžā viņa pienāk man klāt. Ko es tur varu pateikt, ko es šeit sakarā? Piedod, mīļie, ko es varu pateikt? Jūs zināt, kas jums draudz par suņu zadzību. Es par to jūs iesēdināt varu. Par naudas sodu nemaz nerunāsim. Piedodiet, mīļais cilvēks, tur kaut kāds pārpratums. Iesakni visu noskaidrosim. Nāciet līdzi, nāciet! Tagad jāiet uz iecirkni. Iecirknis. Bet varbūt mēs varam kaut kā sarunāt. Nē. Man te 5 lati. Tas ir mans suns. Nē, bet... Tas ir ronda. Es sajaucu. Es gribēju pajaukt. Es gribēju saprast, kāda jūsu pēc tagad man vedīs